Un tā mēs varam sākt ēterā TV3 figņu laika figņas. Un tā ķeramies pie lietas. Augstā ciklona fronte virzīsies no ziemeļiem uz dienvidiem. Ļoti jauki, ka arī mūsu skaņa režisors ir nedaudz pielicis pipariņām nedaudz mūzikas. Tā teikt, lai vieglāk laika figņas ienāk mūsos tālākā saltā sirmumā, kas ir raksturīgs tieši ziemām. Un tātad. Ciklons no ziemeļiem tuvojās nedaudz uz dienvidiem, un viņš veido tādu kā vieglu fronti. Ja jūs saprotat, ko es ar to gribu pateikt. Tālāk, mēs redzam, austrumu rajonos turpināsies kaut kāds atsevišķs periods, kurā šis ciklons savienosies ar tādu kā nedaudz periferiālo zonu, kas veido neatgriezeniskus virpuļus, kas veido savukārt ciklonus. Kas pēc tam nosaka to, kā ir un kā ir jāveidojas visai šai laika struktūrai. Pēc tam mēs uzreiz pievēršamies tai lietai, kas ir mūsu aktualitātes primārā lieta, trešā laika prognoze, kas veidojas lūk no šīs te Kurzemes zonas, plus 2 grādi, un tajos mēs ieraugām arī to, ko sauc, atvainojos. Un tagad nedaudz arī par to, kur nedaudz būs arī salnas. Un es jums arī šīs vietas, salnu vietas parādīšu. Tāda vieta ir apmēram 253. Vēl 1 minūte, un es šīs vietas jums visas pilnībā būšu parādījis.